Jā, mums tur izskatās tiesnesis ir skudriņu gājiens. Viss Ir labi, jā. labi. Tiesnesis saka, viss kārtībā. Tie ir labs palīgi, jā. Pakustējies! Pakustējies! Labi. Jūs sākat vienkārši draugi no pirmās līnijas. Un tad visi apsteigdamies, draugiņi apsteigdamies. Visi varēsiet noskaitīt. Visi varēsiet uzkāpt uz skatuves un noskaitīt. Kā tev vārdā? Niklaus. Niklaus skaita savu dzējoli. Lūdzu, Niklau. Es te palkos nevar. Kā zvaigzne, skaistā spova, egle, mirs. Lūdzu, Roza skaita savu dzējoli. Ir dāvanas, ko nevar saņemt, bet var sajust. Mīlestība, piedošana, laipni vārdi. Sākas klusa Ziemassvētku brīži. Runāsim laukstas. Tad mēs mainam un skrienam uz citu tūju, tā teikt. Jums ir jāskrien un jābūt ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem, tā lai es jūs nevaru noķert. Sarunājuši? Sarunājuši? Atrodam tagad. Jūs nākiet! Tā vai esam visi drošībā? Esam visi drošībā, jā? Tā zīmā eglīte un mežā auga tā. Tik klaida skaista zaļo navi ziemā vasarā. Zem eglītes kas tur bija? Dāvanas, jā. Zem eglītes mans dārgī. Man tās ir pusdienas, nu varbūt arī vakariņas. Mēģinam lasīt tiekums, ka tiek iespējams vairāk ar kas. Un to krītiņu mēs liekam nevis tā kā turam kā pilspalvu vai zīmuli, bet liekam guļus. Redz, kur jau puisis sāk grāsot, un viņam sāk veidoties guļus krītiņus, tātad izveidot mums mītas nosviedumu. Redz kā, draudziņ, tev bija pareizi guļus. 1, 2, 3, 4, 5. Otra roka. 1, 2, 3, 4, 5. Viena kāja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Līdz cik mēs tagad skaitīsim? Miljons vēl varianti. Cik tev daudz čiekuru, tu vari katram iedot pa vienam čiekuram. Lūk, kur jums iedot jūsu draugs pa vienam čiekuram. Nu, cik varētu būt vienā eglas čiekurā sēklu? 6. 6. Kuģas. Lapas. Āboli, augļi. Lapas. Jā. Zāri arī kokiem ir. A kas kokiem aug kaut ko labi? Un tagad izdaram tā, kad es atmērīšu, cik jūs katrs apkārtmērā, cik jūs kresli sarunājušies. Tātad odols bija 2 metri, un 10 centimetri, ja? Tā, tu esi. Izlīdi.